Bonus karte mums uzņēmumā ir, man liekas, vairākus gadus, un tā ir tāda forša lieta, jo tur viņai vairākas funkcijas ir. Mums darbā tiek nodrošināta arī ēdināšana uz vietas, bet visbiežāk, teiksim, cilvēki, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nav birojā vai kaut kur izbraukumā ir, tad tiek iztērēts tādās vietās. Foršs veids, kā pateikt paldies saviem darbiniekiem un veicināt kaut kādu viņu lojalitāti. Un tā vienkārši bieži vien ir tāda ļoti praktiska un noderīga lieta, kas vienkārši nodara cilvēkiem ļoti dažādās dzīves situācijās. Tā nav dāvana karte, kur jāiztērē kaut kādā vienā konkrētā vietā. Tā ir tāda tiešām patīkama bonus karte. Papildus motivācija ir ārkārtīgi svarīga, bet vēl svarīgāk ir, lai tā motivācija atbilst katrai paudzei. Bonus karte dod iespēju, ka katrs var to bonusu izvēlēties pats. Tas nav tā, ka visiem iedod vienu. Mēs zinām, ka ir teiciens, kas dara visiem, nedara nekam, tāpēc katrs var izvēlēties, kāds viņam ir tas atbilstošais bonus. Protams, ne jau varbūt tā materiālā lieta ir tik būtiska kā tas, ka darba devējs ir kā minimums padomājis par savu komandu un kaut kādā veidā mēģina viņus motivēt vēl vairāk kā tikai ar darba algu.